Tīpiskākais jautājums no kursantiem, tad vai eksāmenā pieņēmējs mums var likt griezties tur, kur nevar? Tad kāpēc vispār rodas šāda ideja, ka varētu teikt, ka mums ir jāgriež tur, kur nevar? Tāpēc, kad eksāmenā komanda mums var dot... Tāpēc, ka eksāmenā mums komanda var dot saulaicīgi, un mums ir jābūt tiem, kas novērtēs tuvāko krustojumu, kurā mēs drīkstam griezties. Tad, ja mums tiek dota komanda, piemēram, brauksim krustojumā pa labi, tad neatkarīgi tas ir regulējums vai neregulējums, bet tuvākais krustojums, kurā ir atļauts šis manevrs. Un kāpēc to dara? Nevis tāpēc, lai mūs maldinātu un mēs iegrieztos tur, kur nevar, bet tāpēc, lai mēs saulaicīgi zinām, kur tad mēs brauksim un varam ieņemt attiecīgo joslu. Jo, ja mēs zinātu, ka mēs tālāk griezīsimies pa labi vai attiecīgi pa kreisi, mēs laicīgi paņemsim to joslu, no kuras mēs varam izpildīt šo manevru. Bet, protams, ja mēs nenovērtējam situāciju un sākam griezties tur, kur aizliegts, diemžēl mēs tiekam pie rupjas kļūdas.